tātad viņš bija stāvējis, nu, tuvu pie 30 gadiem, laika zobs viņu bija saēdis, un nu, viņš eksperti apskatījās un nāca pie secinājuma, ka nu, viņš nevar tādā veidā atjaunot, ja atjaunot, tad viņš bija jāatjaunot tūlīt momentāli. Jā, mums ir projekts, bet šis projekts izmaksā vairākus miljonus, jā, kultūras namā. Un tā kā mums budžetā tādas naudas nav, un arī nevaram ņemt aizdevumus, jo pašvaldība, teiksim, nevar ņemt aizdevumus, tas arī tā pietiekoši, nu, ja varētu teikt, stulbi no valsts puses, lai gan var būt budžeta 20% noslogojums, mēs varētu ņemt, un ja deputāti izlemt, mēs varētu šo kultūras namu, nu, renovēt vai atjaunot, bet, nu, nedod naudiņu mūsu mīļā valsts, dod tikai projektiem, kuriem ir Eiropas, kā saka, līdzfinansējums. Tādiem projektiem var valsts kasē aizdevumu paņemt. Nu, un pieņemam lēmumu, nojaucām par ļoti nelielu naudu, visi grūvēši ir aizvesti, un patreiz risinām jautājumu, lai būtu tur tāda palikuši tādas katakombas, nelīdzens viss, lai varētu uzvest zemi, salīdzināt, uzsēt zālīt un būs brīvs laukums, bet tai pašā laikā jau pagājuši gadu mēs nu, pietiekoši solīdi uzsākām esošā kultūras nama nu, renovāciju, teiksim, nu, tas var būt skaļi teikts, bet nu, tādu pietiekoši lielu remontu. Un turpināsim to remontu, tur ir pamata atjaunošana, mēģināsim sakārtot to pašu esošo veco kultūras namu.